Atcerēšanās. Un eņģelis sacīja: Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi dēlu, un sauksi viņa vārdu Jēzus. Tas būs liels, un viņu sauks par visaugstākā dēlu. Un Dievs tas kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni, un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Lūkas evaņģēlijs. Ir interesanti iztēloties, cik daudzus no šiem apsolījumiem Marija sadzirdēja brīdī, kad ar viņu runāja eņģelis. Viņas prātu droši vien nodarbināja pats pirmais apsolījums. Tu tapsi grūta un dzemdēsi dēlu. Viss pārējais par viņa varenību un valstību varēja arī pagaidīt. Tomēr viņa bija dzirdējusi visu, ieslēgusi to dziļi sirdī, un pēc daudziem gadiem pārstāstīja evaņģēlistam Lūkam to, ka Jēzum bija lemts kļūt par Dāvida pēcteci, Izraēla zemes patieso ķēniņu, par Dieva dēlu, lai valdītu mūžīgi mūžos. Iespējams, ka to visu milzu satraukumā viņai palīdzēja iegaumēt svētais gars. Arī saviem mācekļiem Jēzus bija apsolījis dievišķu palīdzību, un svētais gars viņu atmiņā atgrieza visu, ko Jēzus tiem bija mācījis. Neskatoties uz sērām par viņa nāvi pie krusta, neskatoties uz prieku par viņa augšām celšanos no mirušajiem. Kā minēts Jāņa evaņģēlijā, tas darīts tālab, lai tie varētu šos vārdus nodot mums, lai arī mēs spētu būt ticīgi. Tāpat kā Marija rūpīgi glabāja apsolījumus par sava bērna varenību, arī mēs Jēzus vārdus rūpīgi ieslēdzam sirdīs. Dārgais glābēj, paldies, ka varam lasīt tavus vārdus Bībelē. Āmen.